Kas jūsuprāt ir lentošana? Kas man nāk prātā, tas ir, kad ar to lentīti vingro. Man liekas, tas ir, kad ar lentēm aptiek kādi, kur ir slepkavība notikusi to vietu, kad ierobežo. Mākslas vingrošana ar lentēm, kur viņas plīvina. Kāda lentes vicināšana? Ar lentu iet apkārt kaut kādiem, piemēram, šitādiem stabiem, kaut kādiem stieņiem, tīt apkārt to lentu. Lentu siešana ap rokām, kā aksesuāri varbūt. Ja jums tūlīt pat tikt iedot lente, tad kā jūs lentotu? Es apsietu Mārtiņam ap kaklu un mēs iet kopā uz garāžu paēst. Skriet apkārt šitiem visiem stabiem, kamēr viss ir nolentots. Uztaisīt kakla roku. Noteikti iet kaut kādā ātrā solī vai pat dejas solī un noteikti vicinātu to lenti. Netradicionālie sporta veidi pēdējā laikā gūst ar vien lielāku popularitāti. Viens no šādiem sporta veidiem Latvijā ir slackline, jeb lentošana. Lai uzzinātu, ko vairāk par lentošanu, mēs devāmies pie Uģa Čakara, kas šobrīd ir viens no labākajiem lentotājiem Latvijā. Slacklines. Mēs izdomājam latviski to nosaukt par lentošanu, jo neko citu izdomāt nevar, jo staigāšana notiek par 2,5 līdz 5 cm platu lentu. Var lentot un īstenībā ieteicams būtu jebkuram, jo tas ļoti attīsta potīti, šulocītavas, ceļgalu locītavas, mugurkaulu. Tas nostabilizē visu tavu ķermeni un visu tavu ķermeni centru. Un cilvēkam pats svarīgākais ir mugurkauls, viss kā tas stāja, visi muskuļi ap mugurkaulu, ceļgali, potītes, sportistiem tas ir perfekti. Paralēli sportam profesionāli, kur viņi trenējās, paņemt vienkārši lentu. Tu uz viņas staigāt iegūst gan līdzsvaru, gan mazos muskulīšus visu attīsti. Tas ir tāds ļoti, ļoti labs papildinājums. No sākuma ir tā nostāvēšana uz vienas kājas, ka tu nostāvi saproti. Vēl svarīgi ir ceļgalos ieliekties. Un tu esi brīvs, tu kūsties uz tās lentas, tev nedrīkst būt saspringtam, bet tajā pašā laikā tas ir ļoti fiziski. Nostājies uz vienas kājas, uz otras spēj solīti. Tu saproti, ko tavs ķermenis dara. Tev lenta visu laiku ir somā. Tu brauc, ieraugi, forša vietiņa ir laiks, davai palentošu. Palento. Iemet somā viss, publiska informācija, internets, YouTube, Slackline meklēt, un tur būs pilns ar informāciju. Latvijā kā tādā, pārsvarā visi Latvijā, kas lento, zina mani, tāpēc arī visa informācija tāda nav sausī. Thank you.